Spēlētāji, protams, Kaspars Kokins, kuru redzam mēs laukumā šodien ar 10. numuru. Viņš ir arī komandas kapteinis. Kaspars Kokins, kurš reiz vadīs 7 spēles Latvijā. Tad vārtos Ivans Dubaģelovs ar 1. numuru, Bērnu futbola centrs Daugavpils. Šeit vēl viens uzbrukums, ļoti bīstami, un bumba vārtos 1-0. Igaunija atklāja rezultātu spēles 36. sekundē. Vārtus gūst Igaunijas 7. numurs Kernerts Anniste. Jā, katastrofāls sākums mūsu izlasēja, vienu pašu atstāja Anniste. Tas man atgādināja Eiropu. Bet skaidrs, ka mūsējiem ir mērķis uzvarēt. Laba izspēles sitiens, un šeit rikošēts, es nezinu, tur man liekas, ka vajadzētu būt aizmugurējot. Un vēl viens tālstiens un ļoti skaisti nospēlē Igaunijas vārdsargs, bet šeit gan bija aizmugure. Jā, tāds vētra nozīmē tikai vienīgi to, ka viņš ir līderis arī ārpus laukuma, un ļoti labi viņš sit īstenībā Dubaģelovs glābnieks. Tad cerams, ka arī tam mēs nepievērsīsim uzmanību, bet pievērsīsim uzmanību tādiem sekot līdzi, meklēt, kā spēlē jauniešu komandas Zviedrijā, Vācijā. Tagad Saļkovskis 1-1, Romans Saļkovskis izlīdzina rezultātu spēles 43. minūtē. Tur vēl precizēsim, jo tieši 43. un precīzi ieraidīja bumbu vārtos. Daugavpilietis Romans Saļkovskis. Igaunija ievada bumbu spēlē. Sāni iemetienu, ļoti labs tāls iemetiens un ļoti bīstami, kā bumba atleca. Kā Dubaģelovs nenorientējās šajās precīzi, un tas noslēdzas ar vārtu bumbu. Tagad Saļkovskis cīnās par bumbu sodu laukumā. Paliek bumba ar mūsējiem, bet nedaudz par stipru, bet nebija aizmugurē. 4 minūtes un 13 sekundes, un tas nozīmē tikai to, ka spēles laiks ir iztecējis, spēle ir noslēgusies, un spēle ir noslēgusies neizšķirti. 1-1 Latvija un Igaunija izspēlē.